Nu ko, Džeki? Mums ir krīze pasaulē. Mums vajag jaunu prezidentu Amerikā ievēlēt. Es saprotu. Varbūt Trumpu ievēlam. Viņš ir diezgan labs. Ko? Jūs vispār ar galvu domājat? Viņš ir 5 reizes jau pabijis cietumā. Nu vispār jau 4 reizes. Nu labi. Bet jūs saprotat to, ka, ja viņš kļūs par prezidentu, tad arī radīsies vēl citas problēmas. Mums jātiek skaidrībā. Kādas, piemēram, jo viņš izstāsta diezgan tāds foršs džeks. Viņš labs ir. Varbūt ir kādi citi kandidāti. Jā, mums vajadzētu apsvērt citas iespējas. Varbūt Džeki, Lauris Reiniks? Nē, viņam ir tikai daudz skatījumu YouTube. Labi, Džeki, esam izlēmuši. Lauris Reiniks nebūs prezidents, būs Trumps. Dodamies vakariņās. Jo man gribās pelmeņus. Pa kādām vakariņām mēs tu vispār runājām? Mums taču pannas viss piedeguši. Jā, bet pa ceļam mēs varam taču ieldot Maksimā. Man tieši ir sakrāts uzlīmes atlaidi tur bija. Pa lēto. Tā, paklausies man uzmanīgi. Kādas uzlīmes? Mums taču naudas nav. Vispār. Varbūt nozogam? Paklau, Džeki. Man taču ir kara kuģis. Mēs taču varam uzlaist gaisā tur visu un vienkārši nozagt. Laba ideja, bet cikos? Tiekamies. Šovakar 7:00. Ko? Ir pienākuši jaunākās ziņas, ka Trumps ir Baltajā namā. Viņš vēlēsies pēc tam uz Elvīdu doties. Mums vajag apsardz. Bet vai tad tu netaisies tās vakariņas šodien ēst? Aizties savu mucīgais. Pag, ko es izdarīju? Es jau viņu sen esmu paēdis. Es tev galīgi neticu. Tu reāli melo. Ko? Tu melo? Es tev sadošu pa mutulīti. Nevajadzēja to pieņemt darbā. Vajadzēja rakstīt CV, ka tu esi stulbs. Man mamma rakstīja to CV, un tas aizsūtīja tev, lai tu pieņem. Paklausīkais. Tev reāli jāsaņemās. Mums tādus muļķus kā tev reāli nevajag šajā darbā. Tas reāli stulbs. Es saņemšos. Paklau. Pirms tevis iepriekš bija Ivars. Viņš arī pilnīgs āmurs bija. Bet viņš paklusēja, kad vajadzēja. Un tu to nevar izdarīt. Paklau, mēs uztaisīsim kopā jaunu Elvī veikalu, tu un es kopā. Melē! Nesmu gan. Kā vispār viņš zināja, ka mēs te esam? Nē, es nezinu, kā viņš zina. Es nezinu. Es pats atradu. Panorāmā rādīju. Kopš kura laika tu panorāmu skaties? Nu, aizvakar sāku. Kāpēc tu vispār skaties to panorāmu? Kurš tev lika to darīt? Tu esi pilnīgs āmurs. Paklusē, skatīšos, ko es gribēšu mājās. Ja tev tik ļoti patīk panorāma, es došos projām. Kāpēc? Kāpēc tā gribi darīt? Man ir vēl viena etalona biļete. Tu reāli nevari nekur braukt. Kur tu vispār taisies braukt? Uz kur pilsētu? Tu stulbs esi. Tā nav tava darīšana. Ja tā nav mana darīšana, kur tu taisies braukt, tad pieliksim šai parodijai punktu. Kādai parodijai?